runājot par tēlniecības attīstību Latvijā, jāsaka, ka 20. un 30. gadu cēlienā mums bija izveidojusies ļoti spēcīga un arī ļoti tāda saudabīga modernās tēlniecības, varētu teikt, skola, jo bija Zaļkalns to bija ievirzījis un Emīls Melders ar tādu savu uzbūvis, tādu perfekto izpratni, kur nāca taisni no zemnieku priekšmetiskās vides un zemnieku arhitektūras. Tas bija tāda ļoti labi nostādīta modernās tēlniecības skola mums, ja? Un tur bija interesanti atzari, vai ne? Bija tādi kā Zaļkalns, kā Melders pats, vai ne? Marta Skulme, kur arī bija tuva Melderim zināmā mērā, vai ne? Arī tāda tektoniska ļoti organizēta un ar tādu ļoti labu formu plastiskuma izjūtu. Un arī, protams, bija arī Kārlis Zemdega ar tādiem ļoti apgarotiem, skaistiem tēliem, vai ne? Un, protams, mūsu arī bija tāda ļoti bijīga un izprotoša attieksme pret materiāliem, īpaši pret granītu, vai ne? Pret cieto materiālu un granītu skulptūru, vai ne? Tā visa Zaļkalna māmiņas, vai ne? Māmiņu tēli kā tāds arhitīpisks sākuma darbs, vai ne? Tie ievirzīja tādā ļoti, varētu teikt, es pat teiktu, skaistā, estētiski bagātā, vai ne? Tādā virzībā, stilistiskā virzībā tēlniecības attīstību. Un es zināmā mērā jau arī tomēr, kaut gan es tad arī tikai sāku it kā interesēties par mākslas lietām, bet es to arī izjūtu un sapratu, un to gandrīz visi cilvēki Latvijā izjūta, ka nāca virsū šis ideoloģizētais naturālisms, ja? Kas ir Krievu tēlniecība. Krievu tēlniecība nebija, tie naturālisti nebija viņi visi, ja? Tur bija daži tēlnieki, tāds Matvējevs bija, vai ne, tēlnieks, kuram arī bija tāda tēlnieciska izpratne pašam, ar viņu varēja saprasties latviešu tēlnieki. Bet arī viena liela daļa Čižova, tur tā skola arī bija tādi, kas ļoti naturāli, ļoti, viņi to skatīja par realismu, bet tas bija diezgan tāda naturālām tādam pieejai, ļoti precīzai, tādai detalizētai pieejai tuvināts, vai ne, izteiksmes veids. Un tas bija ļoti nomācoši latviešu tēlniekiem, vai ne? Tas bija pilnīgi tāds pretējs tam, vai ne, kā bija skola attīstījusies. Un tas nāca pēckara gados tēlniecības, kur bija, tas ir jāsaprot, ka tādā laikā bija ļoti stingri organizēta visa struktūra, vai ne, visa šī radošā sfēra. Bija Mākslinieku savienība, Mākslinieku savienībā bija sekcijas, bija tēlnieku sekcija, un jebkuru darbu, ja tēlnieks gribēja to īstenot materiālā un parādīt kādā izstādē, viņam tas darbs bija vispirms jāparāda tēlnieku sekcijā. Un tēlnieku sekcijā tajā laikā tur bija arī pārējie visi tēlnieki, bija Zaļkalns un Zemdega un citi, bet tur bija arī tomēr ieviesušies un arī kas nāca no Padomju Savienības, un kuri šo te ideoloģizēto naturālismu jau ļoti labi pazina un arī prata prasīt. Un tās prasības, ziniet, bija dažreiz līdz absurdam gandrīz. Es esmu izskatījis ļoti sīki visus protokolus tā laika, ja? Un tur bija, piemēram, kad Emīls Melders veido Lāčplēsi, ja? Un tagad viņam Lāčplēsi viņam arī jāveido ir realistiskāk pēc dabas, ja? Tad kā jūs varat iedomāties, kā var Lāčplēsi Melders izveidot pēc dabas, ja? Tādā vai ne, tādā ziņā, vai ne, figūru viņš var, vai ne, bet lācis ir lācis viņam nepozēs, ja? Tādā ziņā, vai ne, ka tas bija ļoti tāds nomācošs laiks šai ziņā, ja?
ja? Un tēlnieki visās iespējamos veidos pretojās. Un šīs izstādes, ja? Redziet, izstāde tomēr, vai ne tādā sanāksmē tur tā, bet tomēr izstādē varēja mazliet brīvāk, vai ne? Jo, un arī pārējām skolām, piemēram, Igauni diezgan tā realistiski tādu raksturojošu, realistisku pieeju izkopa tā, tur viņiem bija labi portretisti, ja, kā Māra Miko, piemēram, un vēl citi. Viņi arī drusciņi skatījās tādā futurisma virzienā, vai ne, viņiem, kā Riho Kults, man šeit ir viņa vai ne, gandrīz fotokatalogā, ja, viņam bija tādi velosipēdisti, ļoti tādi trauksmēni, viņš tā kā, tādas šautras izsviež cauri tādā formā, vai ne, un tad tāds skrējiens, vai ne, it kā pilnīgi tāds mazliet futuristiski tāda pieeja, vai ne. Un tāda, vai ne, katrai skolai bija savas kaut kādas, un, protams, lietuvieši bija ļoti sa savām barokālām, tādām ļoti tādi kuplinātām formām, bagātīgi, vai ne, interesanti, vai ne. Un, protams, tā sanākšana kopā, tā bija ļoti profesionāli ierosinoša un ļoti vajadzīga. Un šeit tagad oficiāli skaita no 72. gada, ja, ka kvadrināls būtu sākušās, bet faktiski, vai ne, un es tam arī zināmā mērā var būt liecinieks, ja, faktiski 58. gadā. Pirmā Baltijas Republiku tēlniecības kopizstāde, ja, notika 58. gadā. Ja. Un toreiz, jā, un tad, starp citu, arī Rīgas muzejā. Un Rīga tad jau arī iezīmējās tā kā vieta, kur tā tēlniecība, jo bija tas princips tāds, šī tāda vairīšanās no tā uzspiestā naturālisma, kas bija ne tikai tēlniecībā, bet, protams, visos vizuālās mākslas veidos, bet tā jau arī visus interesēja citas nozares. Un līdz ar to Baltijas reģionā, vai ne, šeit veidojās tā vēl tieksme rīkot šīs tādas izstādes savas. Rīgā bija tēlniecība, Igaunijā bija grafika, ja, un glezniecība bija lietuviešiem. Un līdz ar to, un lietišķā māksla, man liekas, bija kaut kur vēl, vai ne, tā ka jaunie lietišķajā mākslā. Un līdz ar to, vai ne, šī Baltijas reģions bija ļoti svarīgi uzturēt šo savu, zināmā mērā jau tradicijas un uzturēt šo savu pieeju formveidēji, ja, formu radīšanai, formu stilam vai ne, stila izjūtu, ja. Un tas jau nav tikai vai ne stils, tas jau nav tikai tāda izteiksmes veids, tā ir arī iekšējā emocionālā tonalitāte, tā ir arī sava tāda, iekšējās garīgās pašsajūtas vai ne, apzināšanās vai ne, arī caur šo tādu formu izteiksmi. Un tas bija ļoti nomācoši un ļoti svarīgi. Un ka patiešām tanīs sekcijas sēdēs, tur sēdēja iekšā tie, kas jau bija tā piešāvušies medīt vai tās brīvākas izteiksmes kaut kādas paņu principus, un tas tur bija diezgan tādas, asas, jā, un tur neko nevarēja. Un, protams, bija Ļeņina un Staļina portreti, vai ne, pasūtījumi jāveido, un viss tas bija diezgan nomācošs laiks tādā ziņā, ja. Un lūk, vai ne, šīs kopizstādes tomēr izstādēs, ja, jau tur tā vairs nevar tik ļoti grožos noturēt, vai ne. Tomēr tos darbus izliekt, sakārto, un arī tad, vai ne, attiecīgi vienojoties. Un tad 58. gadā notika pirmā tāda, un tad nolēma, ka rīkos, vai ne, regulāri zināmā mērā, bet, protams, līdzekļi, jo tur tie finansētāji, tie bija, pirmkārt, tā bija vietējās pašvaldības, jeb kā mēs tās nosaucam, vai ne, bet, arī fondi un tā, arī Maskavas, vai ne, tēlniecības komisija tur savu daļu līdzekļu deva sākotnēji. Bet to nebija viegli noorganizēt. Un līdz ar to tātad 72. gadā tikai varēja notikt nākamā izstāde. Un tāpēc līdz ar to arī tā, pat cik tad
Un tad šajā izstādē nolēma, ir diezgan grūti savākt darbus, ja, un lai katrā izstādē tomēr būtu jauni darbi, ja, tad nolēma ik pēc 4 gadiem, ja, un tad kaut kur man te arī es lasu, vai ne, kad ja, diezgan ievēroja to tēlnieki, vai ne, ka viņi dod tos darbus, kuri ir radīti šī cēlienā starp 4 gadu posmā, ja, un līdz ar to ieviesē šis nosaukums kvadrianāli, ja. No sākumā bija, un tad bija to nosaukumu, bija pat cik es arī biju klāt gandrīz pie tā visa procesa, un tad nosaukums sākumā bija vienkārši kvadrināli, ja? Bet tad mēs ar Feldhūnu, ar Ābramu Feldhūnu, kas man bija kolēģis savukārt institūtā, vai ne, kur es strādāju, vai ne, un kā valodnieks, kas mums bija latīnists, vai ne, latīņu valodas izcilais speciālists, un tad Ābrams Feldhūns, mēs ar viņu konsultējāmies, un tad viņš mums šo kvadrienāli, ja, to anāli ar tādu vai ne, kā uz viņš mazliet reducējās tai vārda kopumā, ja, un lūk, tad radās šis nosaukums kvadrienāli, un es personīgi toreiz arī to saskaņoju ar Feldhūnu, un mēs tur sadarbojamies tajā laikā. Un tā tas nosaukums radās, un tad arī radās šī visa tā secība tā. Tiešām bija pēc 4 gadiem, un tad radās arī, vispirms paši savā starpā, ja, protams, maskavieši 5, ja, tā tad bija tie 4 plus, ja, radās formula 4 plus, ja, jo bija tie 5, jā, raksturs. 4 plus formula radās, ja? Kopš 76. gada, kad tika nolēmts turpāk realizēt formulu 4 plus 1, ja? Jo tad 4 pārstāvi, kas ir Baltijas Republikas un Maskava, ja? Tātad šie dalībnieki un pieaicināt kādu no tālākām republikām, vai no Vidusāzijas, divreiz bija, liekas, no Armēnijas, ja? Armēņi bija ļoti mums, un armēņi sapcīt ļoti labi iederējās, jo viņiem arī tāda tektoniski būvēta, tur Arašīras bija, vai ne, tāds tēlnieks labs, vai ne, un Jurijs Petrosjans, vai ne, kurš arī tur mūsu attiecības saglabājās ilgstoši ar mūsu tēlniekiem. Tātad armēņi bija, vai ne, un armēņi 2 reizes šeit brauca, un tā. Un tā ekspozīcija kārtojās, ja. Pirmkārt, pirmā laikam bija skulptūra dārzā, jo 67. gadā mēs tiešām bijām gandrīz pirmie Padomju Savienībā, kuri izveidoja tādu brīvdabas skulptūru ekspozīciju. Jo mums bija ļoti pateicīga vieta, tik tiešām pie prezidenta pils, vai ne, tāds norobežota telpa, un kur varēja tos darbus tā. Un arī bija tā priekšpusē bija tur arī brīva līdz bankai, vai ne, tur arī viss tas priekšlaukums bija. Tur bija tāda skaista telpa, kur varēja, un, protams, arī tā tēlniecība varēja gan ieiet pilsētā, gan arī tur, un tur varēja sektorus veidot, un tad tik tiešām pirmās izstādes, kas bija, vai ne, kamēr bija, vai ne, Baltijas Republika šīs izstādes, ja, tad arī varēja paši savā starpā saskaņot, un, protams, saskaņojot ar citiem, vai ne, bet arī tādā savā telpā varēja brīvi kārtot, vai ne, tās ekspozīcijas paši, ja. Un līdz ar to tas bija ārkārtīgi interesanti, ja. Bruno atcerās Strautiņš, tēlnieks, vai ne, kas arī, vai ne, atcerās noteikti to, bet, vai ne, to varēja tā paši brīvi kārtot, un tas deva tēlniecībā ļoti tādu, un cilvēkiem patika ļoti, ja, jo uz skulptūru dārzu varēja, visi nāca, un tas viss, vai ne, varēja tā risināties ļoti, ļoti harmoniski, jā. Nē, cilvēki tur bija bezgalīgi interesanti, vai ne? Tur bija vienā gabalā interesanti cilvēki, vai ne? Tur, te man ir katalogs, vai ne? Tad daži no viņiem ir redzami, vai ne?
tur, nu, piemēram, bija tāds Dumaņjans armēnis, viņš bija Maskavā. Un viņam bija darbnīca netālu no PSRS Mākslinieku savienības, tur tādā Gogoļa ielā. Viņam bija tur stūra tāda darbnīca. Un tur mēs varējām visi latvieši apmesties pie viņa, ka mēs Maskavā uz Maskavu braucām uz kādām izstādēm vai kur. Viņš ļoti sirsnīgi draudzējās ar Aivaru Gulbi, ar Jāni Karlovu, vai ne, ar mūsu paudzes tiem tēlniekiem. Un aizstāvēja arī kā Jāni Karlovu kaut kādos tādos nu, viens no tādiem piemēriem, vai ne, bet arī bija daudzi citi. Cigals bija ļoti daudziem nopelniem, vai ne, bet viņš bija arī lādzīgs cilvēks, vai ne. Viņš pie mums šeit brauca, viesojās ar Orjegas Karaini, vai ne, un ar citiem jau tādiem, vai ne, arī ievērojumiem tēlniekiem. Un bija tāds Černovs Jurijs, ļoti temperamentīgs, interesants. Un tad bija interesanti arī lietuvieši bija interesanti, un Zokaitis bija tāds lietuvieši. Man arī viņš ir katalogā, vai ne, Ligaunija Zokaitis, lietuviešu tēlnieks, un viņš teica tā, nu, sacentīsimies. Если не догодим, хотя бы согреемся. Tātad sacentīsimies, ja nepanāksim latviešu tēlniecībā, ja, tad vismaz sasildīsimies. Nu tā, vārds sakot, ar humoru un veidojās ļoti skaistas draudzības, vai ne? Dažādi. Un man arī šeit šie ir tādi ieguvumi. Man, piemēram, tēlnieks no Urāliem sūtīja veselu šitādu, man mājās ir malahīti ieskaitot, vai ne, akmeņu kolekciju tādu man atsūtīja. Un šeit ir Andrejs, tas ir no Maskavas tēlnieks, mainēs jau to skaisto degunradzi, jā. Un tas degunradzi šeit ir katalogā arī, jā, tā kā viņš arī izstādē ir piedalījies. Nu, viņam acīm redzot, tas bija lielāks, jā, viņam bija kaut kādi, vai ne, varianti, ka viņš man varēja, vai ne, šo te Marts Andrejs uzdāvināt. Nu tā. Toreiz bija mums tēlnieku nams tāds, vai ne, speciāli pie aizrobežu, tad sauca, vai ne, aizrobežu, ja, ārzemi tagad, ja, mākslas muzejam. Un tur bija tā izstāžu telpa, tāda neliela, vai ne, bet ļoti simpātiska. Un tur varēja izstādīt, bet arī tad nāk tālāk, vai ne, centās iegūt Pētera baznīcā, ja. Un tas bija fantastiski. Ziniet, tur bija Pētera baznīcā, tur tāda īpaši, tur ir sarkanie ķieģeļi, ja, un no tā ir tāda mazliet iesārta, nu tā kaut kā tāda īpaša gaisma, ja. Tas gaisa piesātinājums kaut kāds ir no tā materiāla. Un tur tēlnieki pilnīgi gavilēja, vai ne, tur jā, un tur varēja gan lielākus. Es atceros, ka tur Robertam Antīnim, vai ne, bija dēlam, vai ne, tur tādi tie darbi un vecajam un arī citiem, vai ne, un tur tēlnieki varēja ļoti skaisti izvērsties un parādīt tiešām ļoti labi tos savus darbus. Nu jā, un arī tagadējā Radisson viesnīcā, kur agrāk bija tā viesnīca Latvija, otrajā stāvā bija tā izstāžu zāle. Jā, jā. Un arī tur notika tā paralēli, tā kā vienreiz bija Pētera baznīcā un arī un jāsaka, ka ne tikai arī šī kvadrināls ideja apauga ar visu, mēs centāmies visu to apaudzēt ar tādiem, paralēliem dažādiem notikumiem, vai ne tādiem. Jā, arī latviešu tēlnieki centās sevi parādīt savus darbus vēl citās vietās, vai ne? Tad tas Japānis mums, viens Japānis mums uzradās, vai ne, kurš arī Japāņu tēlniecības, vai ne, tāda draudzība radās. Bišķi vēlāk, jā. Drusku vēlāk, jā. Bet tad arī organizēja tādus izbraukumus, jā.
Mēs organizējām tādus izbraukumus uz Siļķēm, piemēram, pie Jansoniem. Ja? Tad mēs braucām arī pie Zaura. Ja? Mārtiņam Zauram, viņš bija savā Zemgalē, savā lauku mājā saorganizējis. Kā viņam saucās tā māja? Es nezinu, es tik zinu, ka viņš cēla tur jaunu viņš bija saveidojis tādas ļoti interesantas konstrukcijas, dažādas tādas abstraktas konstrukcijas savā tanī mājā. Un tur bija ko redzēt un skatīties, un viņš jau, protams, arī bija ļoti apmierināts, ka mēs varējām aizbraukt. Un tad bija šādi te izbraukumi uz Jūrmalu. Man liekas, mēs arī braucām. Pie Skaraiņa. Jā, pie Skaraiņa mēs braucām arī. Jā. Tā, ka tas veidojās, tas pasākums veidojās ļoti tā bagāti, jā, tādiem bagātiem iespaidiem dažādiem. Un telnieki tik tiešām arī ļoti to uztvēra ar lielu interesi, ja? Un arī ārzemnieki, ja? Jo mums veidojās arī diezgan drīz, ja? Arī veidojās jo dzintaros, ja? Dzintaru jaunradzes namā varēja sapazīties un varēja uzzināt par šīm te kvadrinālas izstādēm. Un veidojās ļoti skaisti kontakti ar Ungāriem. Ungāri un Bogomils Nikolovs bija bulgārs un Gabors Sabo. Un Gabors Sabo, jā, ģimenes vēl līdz šim jā, Sabo bija tāda slavena Ungāru dzimta vesela. Viņam vectēvs bija glaznotājs un tēvs bija arī diezgan slavens tēlnieks un arī Gabors, vai ne? Un Gabors vēl tagad, vai ne, man sūta, vai ne, savas, jā. Tas dēls arī. Jā, droši vien, jums arī ir kontakts, jā. Tā, ka veidojās tādi ļoti interesantas saiknes un kontakti dažādi, jā, un Ērika Ligeti bija, vai ne? Jā, Ligeti bija no Ungārijas ļoti interesanta, kas atkal bija savu tādu grupu noorganizējusi un 2 reizes viņa pie sevis Santendrē, jo viņa bija, tātad Santendrē, tas ir tā kā mums Jūrmala apmēram, viņiem ar vilcienu, vai ne, tāda var aizbraukt, vai ne, netālu no Budapeštas, vai ne, un Ligita tur bija, vai ne, šo Ligeti, vai ne, Ērika Ligeti bija noorganizējusi tur to simpozijas, viņa Jāni Karlovu bija uzaicinājusi un vēl dažas, vai ne, kuri tur piedalījās. Es arī biju, jā. Viņiem ļoti attīstīta bija toreiz jau tā bronzas liešana vastu tehnoloģijā. Jā. Mums tā vēl nebija tik attīstīta, bet tur jau bija. Senā simpozijā bija ņereķkāda. Jā. Un tad, vai ne, viņiem visi, tur tie kontakti visi veidojās ļoti, ļoti interesanti, bet tas pats pirmsākums tiešām te raksta, jā, te var sakot, pašreiz oficiāli no 72. Ja, jo kāpēc, ja, jo tad 72. gadā nolēma, ka būs pēc 4 gadiem, ja, un tad radās šis nosaukums kvadrienāle, ja, jo tā pirmā 58. gada izstāde, tā bija vienkārši tā, un pat cik tai pirmajā izstādē nebija vai netika, tik tā noteikumi kaut kādi tik tādi, tad tur bija ieviesusies Līze Dzagūža ar kaut kādiem 20 vai vairāk darbiem. Jā, viņa tur, koku skulptūriņas. Jā, nelielas koks, viņa tur varēja, kā saka, un tas tā amizanti, ka viņa tiešām tur bija iepērinājusies, ieviesusies, vai ne, ja pašrocīgi tās skulptūriņas tur sastādījusi, un tā kā neviens tur tā nebija tādi, vai ne, noteikumi vēl, jā, cik un kā, vai ne, tad viņa tur bija, vai ne. Viņa arī tāda vecmeisteri, un laikam, jā, vecmeisteri, jā, un viņai deva ar to, tur tas sākotnē neko neiebildoja viņas, vai ne, tam. Tāda, vai ne, tas bija interesanti, tas bija 58. gads. Un tad, protams, diezgan grūti, ja tikai 72. varēja, vai ne, turpināt. Bet tad pēc 72. tad jau tiemēr tas cikls tika ievērots, un telnieki arī diezgan ievēroja to, ka viņi jaunus darbus tomēr dod, vai ne,
un viss, un es zinu, vai ne, un mums bija ļoti skaisti, vai ne, Pētera baznīcā bija, tā telpa bija ļoti pateicīga un ļoti skaisti, vai ne, priekš. Un es atceros, lietuvieši vispār ļoti vēlējās pārņemt kvadrinālu pie sevis. Lietuvieši. Un bez latvieši neļāva viņiem to kvadrinālu pārcelt pie sevis. Jā, bija. Jā. Un tā mēs noturējām līdz šim brīdim. Jā. To kvadrināls, to misiju. Jā, jo arī bija svarīgi, jo kādam bija jāuzņemās diezgan lieli organizatoriski pasākumi. Bija daudz jāatrod, vai ne? Un Rīgas pašvaldība tomēr bija, vai ne, viens no avotiem, kas finansē. Protams, bija Maskavā, bija Maskavas tēlniecības. Redziet, Mākslas fonds. Nē, fonds tik daudz nebija. Mākslinieks savienībā bija tēlniecības komisija. Un tur bija tā vadītāja tai komisijai. Bija tāda Naģežda Baburina. Un mums izveidojās tie sievišķīgi tādas labas, draudzīgas attiecības, vai ne? Un viņa šeit arī viesojās Jūrmalā pāris reizes, un tā mēs te tikāmies, un viņai bija tēvs diezgan padomu laika tēlnieks, diezgan arī viņa tā pa tēlniecību tā tiešām zināja un saprata, viņai bija citāda gauma un citādi ievirzi, bet viņa arī neiebilda, vai ne, viņa pret mūsu tiem, vai tas bija Karlavs Jānis, vai ar saviem tādu tektonisku pieeju, vai tas bija Aivars Gulbis ar tādiem telpiski izvērstiem, lidojošiem darbiem. Jā, viņa neiebilda pret to baltiešu tēlnieku skolu dažādību. Un tā dažādība bija tāda, ka igauni diezgan realistiski, tomēr Mara Mikov, vai ne, portreti viņiem bija, vai ne, tā diezgan realistiska. Un tad viņiem arī tādi ironiski, viņiem diezgan tāda ironisku zemtekstu daži darbi bija tādu mazliet. Viņam tā bronzas, par cik bija vairāk bronzas, tādā tehnoloģijā viņi strādāja, tad viņi varēja vairāk arī tos darbus, tādus ēteriskākus, gaisīgākus, tādus sažūrākus. Jā, tādus sažūrākus, brīvākus, vai ne? Jo, un mums, protams, bija granīttēlniecība. Tāpat lietuvieši. Jā, lietuviešiem savukārt, lietuvieši bija tādi, viņi to savu barakālo. Viņi atkal, par cik mums bija tas lakonisms, vai ne, tas jo mazāk, jo labāk tas minimalisms, līdz tādai ziņai, lietuvieši atkal ar to barakālo sātu kuplināja.